Viena no būtiskākajām problēmu zonām, par ko bieži runā, ir triceps, rokas apliecēja muskulis. Tautā viņu sauc par nokaru no rokas muskuli. Viņš ir jātrenē, lai viņš būtu vienmēr tonusā. Un šodien mums priekš tā būs vajadzīgs neliels papildus svars. Tātad derēs jebkuras minerāla ūdens pudeles, var ņemt arī lielākas, un jebkurš solis. Vienalga, jebkurš derēs. Pirmais vingrinājums. Daram šādi te. Rokas atrodas plecu platumā, un pudeles skatās visu laiku paralēli grīdai, un roka ir perpendikulāri. Šis vingrinājums trenē plecu daļu, un jau sagatavo rokas nākamajam vingrinājumam. Nākamais. Mēs varam ar vienu roku pieturēties pie krēsla, šādi te izstiet elponī, un roku iztaisnot ir ļoti būtiski, lai viņš neietu šādi te, bet sākoties tikai no taisna leņķa. Ja gribās vēl spēcīgāk, var viņu izdarīt ar nelielu fiksāciju. Tā kā drusciņi notrod beigās. Vingrinājums ir krietni grūtāks nekā viņš izskatās, tad izpildām viņu ar abām divām rokām. Jebš varam darīt arī abām divām reizēm. Tad mums būs vajadzīga taisna mugura. Šādi te. To var izgriezt īstenībā, es drusciņi sajaucu vietām. Pirmais vingrinājums ir apsēžamies krēslam uz pašas malas. Pieturamies ar rokām šādi te, vai šeit te. Skatoties kāds krēsls, darēs jebkurš. Un atspiežamies no krēsla. Jo kājas ir tālāk, jo vingrinājums ir grūtāks. Pēc šī te vingrinājuma mums ir obligāti jātrenē pretējā muskuļu grupa. Biceps. Tad mēs paņemam atkal pudeles, apsēžamies sāniski un vienmērīgi, turot aukoņus uz vietas, saliecam rokas. Šis vingrinājums ir jāpild diezgan daudz, reizes 20, un kā jau visi vingrinājumi, 3 atkārtojumi. Tad, kad ir izdarīti arī šie vingrinājumi, tad vēl mums ir ļoti būtiski, lai varētu vilkt vakarkleitus, lai varētu vilkt maikas ar īsām rokām. Ir ļoti skaists, ja pleci ir kārtībā. Un priekš tā mēs izpildīsim šādu te vingrinājumu. Elponis iet visu laiku augstāk, mazais pirkstiņš, elponis un plecis ir vienā līmenī. Krūtis uz priekšu, mugura taisna. Tad rokas būs stipras. Un vēl pēdējais, kas ir ļoti būtiski dāmām, lai krūtis vienmēr būtu tirtas, ir trenēt šo te daļu augšējo. Ja viņi ir tonusā, tad viņi tā kā nedaudz veido staldu krūšu daļas muskulitāti. Šeit ir drusciņi ieslība attiecībā pret krēslu. Un izpildām to pašu vingrinājumu pēc pleciem. Ja gribās vēl stiprāk, mēs viņu varam pagriezt beigās. Izelpa vienmēr katram vingrinājumam tajā vietā, kur viņš ir visgrūtāk. Šis te būs pavisam īsts universāls vingrojuma komplekss rokām, pleciem, krūšu daļai. Vajadzīgs ir krēsls, pudeles, viss. Ja rokas ir pasādājušas labi, un viņās ir tāda sajūta, kad asins pulsē, viņas obligāti arī jāizstiep, lai pēc tam būtu viegli, lai cilvēks varētu kustēties un brīvi žestikulēt, tā kā man ļoti patīk. Priekš tam būs vajadzīgs mājās obligāti ritenis. Es pajokoju, viņš nav vajadzīgs. Jebkurš priekšmets pie kā var pieturēties. Viens šādi te, un griežamies it kā no viņa projām. Pavisam atbrīvoti, uz katru nākošo izelpu vairāk un vairāk atbrīvojot visus muskuļus. Gan krūšu muskuļi, gan biceps pie šī vingrinājuma būs izstiepts. Tā uz abām divām pusēm. Nākamais. Viņš izskatās ļoti interesanti, roku var aizlikt aiz muguras. Tā, lai šeit varētu satvert. Un jebko, ko var satvert, ķermeni vilkt it kā projām no tā priekšmeta. Tad izstiepjās visa plecu daļa. Un pēdējais, lai izstieptu muguru, šādi te,
Jeb šādi te. Stiepjam roku pie sevīm. Tad arī lapsnes būs atbrīvotas. Šeit vienmēr būs laba enerģijas cirkulācija. Pleci vienmēr būs atbrīvota muguras talte.